Tātad sveicināti. Šodien mēs pieiesim nopietnām lietām, skandāliem, kas izskan masu medijos, bet kam ir nopietns pamats. Un šeit skandāls, kur Beāte Jonīte, Martas vadītāja, grib iesūdzēt tiesā par neslavas celšanu Gintu Budi. Un lūk, tagad mēs apskatāmies, kā lai to pasaka, kas notiek. Kas notiek patreiz un cik ir taisnības Gintam Budem un cik ir taisnības Beātei. Tad Gints pēc savas struktūras jūs šeit redzat, viņš nes zīmogu saule un 9ik. 9ik tas nozīmē attieksmē pret sievietēm. Viņam ir pilnībā adekvāta, sievietes viņš ciena un Saule tas ir likteņa zīmogs, kas saistīts ar bērniem. Tad arī bērnu problēmas viņu uztrauc. Un patiesi uztrauc. Un dotajā ciklā viņš redziet, viņš ir vieninieks, dvēseles mājiņā vieninieks. Viņš nolasa 9 muļu. Un tas ir savā atslēgā 9, kas nozīmē, ka muļuktā ir informācija, kas ir ieseivota jau, kas ir vēsture, kas ir ierakstīta laikā informācija. Un zīmogs nāve norāda, ka iespējams, ka šī informācijā ir briesmīgas lietas paslēptas. Un viņu uztrauc, kas tur tiešām, kā saka, īsti ir. Un tālāk, ko viņš norāda uz Beāti, uz ko viņš norāda šeit manifestācijas ciklā, viņš nolasa hierofantu 14 un ik. Tātad šīs ir enerģijas, ar kurām viņš iziet pasaulē. Tātad pretenzijas galvenās ir ik enerģija, pretenzijas galvenās ir, viņš apšauba Jonītas darbību, un tas šeit ir galvenais, jo trešā atslēga ir par darbu. Un redziet, Jonītei tāds darbs ar zvaigzni, aizsardzība, saprotiet, zvaigzni tagad vaļa pozitīvais arkāns. Un viņa strādā vada centru Marta, kam jāaizsargā bērni ir. Un šeit viņa tieši dotajā brīdī nolasa enerģiju ik, tātad iet uz šo trešo atslēgu. Tātad šeit nākas trešo atslēgu atstrādāt. Vai viņa vispār ir sapratusi, ko viņa dara, teiksim tā, atstrādāt savu darbību. Un otrais, pat cik viņš iet ārā ar hierofantu, hierofants ir skolotājs. Un 14. dvēseles mājiņa, tas, kas visvairāk uztrauc Beāti. Visvairāk Beāti uztrauc tas, kad viņš atver 12. atslēgu, kur ir enerģija čuveni. Un kur ir zīmogs skolotājs, tieši tas jūtīgākā tēma pat nav darbs Beātes, bet 12. atslēga. 12. atslēga ir sasniegums. Tad pateicoties kādiem skolotājiem Beāte ir tāda sasnieguma dzīvē. Tas lūk tieši, kā saka, dotajā brīdī Beāte šausmīgi uztrauc, kad viņa taisa histēriju, gatava sūdzēt tiesā. Tātad viņa var kaut ko likt pretī Gintam. Mēs skatāmies šeit. Mums ir jāatrod viņas manifestācija. Tad viņas manifestācija atrodas enerģijas ok, dvēseles mājiņa 16 un tornis. Tātad tas nozīmē, ka viņa var likt pretī Gintam 16 dvēseles mājiņā viņa netiek, Gintu tas neuztrauc. Enerģija ik vai ok. Ok, tā ir enerģija, kāda norādīt uz kaut ko, kad cilvēks pats ar to nav bezgrēcīgs, kad pašam cilvēkam kaut kas piemīt, tas ir ok, tas ir, kā saka, suns pieķeršanās. Un tas dažreiz norāda uz cilvēka vājību. Bet šeit ok enerģiju mēs Ginta diapazonā neredzam. Paliek tornis. Un šeit caur torni viņi var uzbraukt. 6. atslēga tornis, tieši to viņi arī dara. Tornis ir caur egregoriem.
Tātad ar to, ka viņš pārkāpis kaut kādus nerakstītus, egregoros ierakstītus noteikumus, brūkošais tornis, ka viņu pašu no torņa nometīs, saprotiet, viņam visa karjera sabruks, visi viņš šitā darīs. Apmēram tā. Un 6. atslēga, protams, viņa ir ne tikai par laulību un pretestības pārvarēšanu, par cīņu, bet arī tiesāšanās iedzem 6. atslēgas. Un lieta ir tāda, ka kas tad viņai materializējās? Materializējās viņai šī materializācijas ciklā tā pati 6. atslēga. Un šeit ir arkāns Haikpriestis. Vispār arkāns Haikpriestis norāda uz to, ka Beāta Jonīte, viņa praktiski atrodas kaut kādu slepenu organizāciju aizsardzībā, jo Haikpriestis ir gan par iluminātiem, gan par masoniem, bet es šaubos, vai viņa pati to saprot, kādā aizsardzībā viņa atrodas. Viņa, skatieties, izpaužas devītnieks, viņa tipa izpaužas caur bērnu aizsardzību, arī caur saulīti, jo devītnieks izpaužas, viņu neredz kā 9 lamati, bet pasauli viņu redz kā 5 kanu. Un saprotiet, 5 tas ir pastiprināts, palielināts egoisms, mazliet vērtīgāka par citiem, ietekmīgāka, vērtīgāka, gudrāka. Un saulīte simbolizē arī to, ka viņa daudzās vietās uzvedās kā bērns, bet tas viņai tiek piedots. Šeit kaut vai tas fakts, kad tiek kiskis kauns, saprot, tas bija tik bērnišķīgi. Kur viņu sociālā vide noliek, ka šeit ir interesantāk. Sociālā vide viņa pati nes Haikpriestis arkānu. Kaut kādā mērā viņa pat dzīvi tiek piesaistīta kaut kādām slepenām organizācijām, zinot vai nezinot, viņa atrodas apritē, izredzēto lokās. Ja to var nosaukt par izredzētajiem, tad viņu vide liek uz 13. atslēgu, uz Lovers un Neba. Tas ir tādu kā, ziniet, Lovers un Neb, tas ir noliek kā pielūgsmes objektu tautai. Saka, skatieties jūsu varoni, jūsu varoni skolotāji, mācītāji, esiet tā kā viņa. Viņu liek uz šo te 13. Un, ja mēs paskatāmies, vai konkrēti viņus, kā Epsteina faili, enerģijas jau arī pēc nāves darbojas, saprotiet? Konkrēti viņu vai skāru, lūk, Epsteins, 11 men, Hermits, viņa dzīve liek uz imperatoru, uz 6 ok. Ok, tas ir, protams, ar nāvi seksualitāti arī saistīta enerģija, anibus sava veida, ziniet, seneģiptiešu dievība anibus simbolizēja ok. Un izpaužās viņš caur 11 ahalu. Bet, lai saprastu viņa darbības, tur ir jāskatās citi cikli, demoniskie cikli, teiksim, tā ģēniju cikli. Un dotajā brīdī, redziet, kas materializējās. Tanī ciklā, kad nāca vaļā faili, Epsteina materializācija pēcnāves bija 10 kan. Tad materializējās kan enerģija reģenerācija. Kā enerģija ir arī pelējums, arī dažādi pūvekļi, un viss tas 10. atslēgā, 10. atslēga ir varas atslēga, saprotiet? Materializējās šīs te negatīvi kaniskās lietas par varu. Kan ir arī izklaidēšanās, tas ir Dieva Icam Navāls, kurš rāda smieklīgo un briesmīgo vienlaicīgi. Tas ir tāds Kan var simbolizēt arī tādu nejauceņu šovu, saprotiet, vēlnišķīgu karnevālu arī. Un dotajā brīdī tagad jau ir jauns cikls un materializācija ver vaļā 8. atslēgu. Tātad 8. atslēgu ver vaļā materializācija un maņika. Tātad šeit nāks jau vaļā konkrētas personas. Maņika ir noķert, saprot, aiz rokas. Un materializēsies konkrētas personas, kas ar viņu ir saistītas, jau vārdos tiks nosaukti. Bet jautājums ir tāds, vai Beāte ir viņa failos konkrēti. Tātad mēs skatāmies 11 manifestācijas atslēgu
jeb upurēšanas atslēgu, šeit ir enerģijas haikpriestes, ecnaba 17. Tā tad dvēseles mājiņā iekšā netiek. Tā tad čista tā dvēseliski nav saistīta viņa ar Džefriju. Ecnaba enerģijas arī viņai diapazonā nav. Vienīgais, uz ko viņš atdurās, tas ir uz haikpriestes. Haikpriestes ir dzimšanas zīmogs Beātei. Tas nozīmē kaut kādā veidā, kad viņa failos ir haikpriestes tas loks, kurā Beāte ir funkcionējusi vai kuru viņa ļoti labi zina. Un pagaidām izskatās, kad mēs tūlīt apskatīsimies šīs te Beātes miedarbībā ar to briesmoni. Beātes miedarbība ar šo te briesmoņa kungu. Lūk, skatīsimies. Tas ir miedarbība ar mani viena cilvēka un Beātes miedarbība ar briesmoņa kungu. Man būs jāskatās šādi. Un jūs uzreiz redzēsiet, kā ar kalendāru strādā. Es ņemu 53. gadu, atrodu šeit. Un ja es atrodu 53. gadu Džefriju, tad man, protams, nav jāņem tikai viņa dzimšanas diena, bet man jāņem visa kastīte, viss šis te eņģeļu demonu cikls jāiekopē, copy-paste. No 1 līdz 73 visu ciklu iekopējam un copy-paste un skatāmies, kas tur notiek. Tātad man vēl tas nebija izdarīts, skatāmies, kas tur notiek. Viņš ir 3. Vasago. Skatieties, tik jauki mēs redzam visu šo te situāciju. Tātad šī te situācijā atzīmēsim ar tādām, kas man šī situācijā šeit pārbīdījās. Kas man šī situācijā šeit pat, atzīmēsim ar šīm te krāsām, lai redzētu. Un tā tad viņa dzīve, viņš iziet caur 3. vārtiem. Caur 3. vārtiem. Praktiski var redzēt, ka cilvēks tomēr ir pārdevis savu dvēseli, jo 3. vārtos viņam ir tikai ego attīstība, 17. botis, tātad dvēsele pārdota. Un 61. pārvaldnieks, viņam ir dzimšanas pārvaldnieks, melnais tornis varas atslēgā. Tātad viņš kaut kādā veidā pilda pasūtījumu, kaut kādu par viņu augstāku spēku, kas ir aiz viņa, kas ir tā kā viņa patroni šo te pasūtījumu šī dzīvē pilda. Un 10 īmiši nozīmē, ka tas ir spēks, kas ir dzimis uz šīs zemes. Nevis kaut kāda sen pastāvoša vara, bet tomēr uz zemes noformējies un radies jauns spēks, kas iespējams grib valdīt pār pasauli. Bet labi, tā tad vai Džefrijs kaut ko ver vaļā Beātei. Beāte šī ciklā nolasa Andrealpus, un Andrealpus nes zīmogu Džadgemeni.
Viņai Andreaukus ir saistīta ar zīmogu Strange, un tas nozīmē ar 5 kabanu starp citu. Tātad kaut kādā veidā, redziet, viņa nolasa Andreaukus, viņai Andreaukus ir saistīta ar zīmogu 5 kabanu, un mēs tikko skatījāmies, 5 kabani bija tā enerģija, caur kuru iziet pasaulē Džefrijs Epšteins. Tas ir, varētu teikt, viņa džins pudelē vai Aladina lampā saistīts ar enerģiju 5 kabanu. Un tagad Beāte ar šo enerģiju saskarās ar šo 5 kabanu. Viņa nolasa Andreaukusu. Un Andreaukus, kas atrodas uz 5 kabanu dzīvē, tad redziet šeit 5 kabanu. Un Džefrijs Epšteins iziet, varētu teikt, kurē enerģiju 5 kabanu, Botisora enerģiju 5 kabanu. Džefrijs Epšteins ir Vasago. Priekš viņas Vasago ir saistīts ar pasauli. Viens no pasaules cilvēkiem, par kuru viņai nav pirmā dzirdēšana, stabili nav pirmā dzirdēšana, jo Vasago dot uz 2 maņiku emocionālo reakciju. Jā, varbūt tā emocionālā reakcija ir šausmināšanās un noliegums, tad kāpēc viņa ātrāk par to nav stāstījusi, kad kādas lietas notiek? Ja man šeit jāskatās, kad viņa pirmo reizi ar to saskārās, kad varētu teikt, pagaidiet, no sākuma iziesim cauri šim. Tātad, viņa nolasa Andreaukus, un šī ciklā Andreaukus ir saistīts ar Dievu tiesu. Viņš nes zīmogu Dievu tiesa. Ko Džatgamenti ir Dievu tiesa apzīmē? Es jums varu pateikt, tur ir uz arkāna attēloti miroņi, kas ceļās augšā no zārkiem. Lūk, šie te, kā saka, Džefrija Epšteina miroņi ceļās augšā no zārkiem. Un Beātei, ja viņa nav pilnīga muļķa, par to nevar būt pilnīgi nezinoša. Un tātad redziet, Epšteinam viņa šo te atver Orijas 8 kava, Orijas tālāk iet uz 59. vārtiem un Epšteinam atver 9 ben. 9 ben un Chariot. Vincam. Beāta varēja zināt, 9 beni ir Latvijas atslēga un navals. Es jums pateikšu, kad pirmā Latvijas republika 18. gada novembrī tika dibināta dienā 9 beni. Tātad Beāte var atvērt lietas, atverot 59. Viņa var atvērt lietas par to, ko Epšteins ir darījis Latvijā. Kāpēc viņa par to nestāsta? Jo šeit verās vaļā bāls. Bāls viņš savā sliktākajā nozīmē ir bērnu rījējs. Un bērnu rījējs tā tad ir darbojies Latvijā. 9 bērnu rījējs. Iedomājieties, Epšteinam eņģeļu demonu ciklā bāls atrodas uz Latvijas navāla tonāla uz 9 un Chariot. Chariot nozīmē braukšana, apmeklēšana, uzvaras rati. Tas ir viņš šeit atbrauc kā godājuma persona, kurai visi klanās un visi apjūst. Tāpēc, ka Chariot. Un, ja viņa nostājas uz transformācijas navālu 12 čuvena, viņai ir 12 čuveni. Un skatieties, cik interesanti. Viņai ir jānostājas uz 12 čuveni, lai atvērtu visu par šo te melno skolotāju. Un šeit mēs skatījāmies, kad Gins Bude, viņai provocē tieši atvērt, Gins Bude provocē 14 hierofanti atvērt vaļā 12 čuveni. Tad tas, kas viņai ir skolotājs, 12 čuveni, šī ciklā izpaužas kā nāve. Nāve tas nozīmē, ka viņa nostājās uz šī nāves arkāna un notiek transformatīvs process, un viņa visu atver. Kāpēc viņa to visu nevar atvērt? Paskatīsimies.
Epsteins viņai ver vaļā 12. atslēgu enerģiju kan 72. ģēniju. Un dotajā brīdī viņa faili patiešo nekāda netiek iekšā, nav Beāta failos pieminēta tieši viņa. Netiek iekšā viņā, jo šeit ir enerģija 8 ben, bet 72. ver vaļā 10. atslēgu, 10 men, tātad skatāmies. 10 men ver vaļā viņai, 10 men ir saistīta ar zīmogu Justice, un ar Justice ir arī tieslietu struktūras. 10 ir vara, un men ir horizonts, apvārsnes, tāda vara, kas izplatusies pa visu pasauli. Tātad Epsteina faili atver informāciju par slēpto varu, kas nav no šejienes, kas ir praktiski visā pasaulē, viņas tīklus, kā mafijas tīklus ir, un praktiski, kuru piesedz Justice, kuru piesedz tieslietu sistēmas, tiesas piesedz šo te varu. Un to viņš ver vaļā. Un tātad redziet, ja 72. iet vaļā, tad 72. pozitīvā variantā viņš iziet no Beātas Jonītes kastītes un nostājas uz šaha galdiņu. Kā tas notiek? Šeit Beātas Jonītes kastītē viņš ir zīmogu mēnesis. Mēnesis ir kaut kas tāds iluzors klāts ar noslēpumainības plīvuru. Un šeit 72. nostājas uz kan un lovers. 5 kan ir enerģija, ar kuru Beāta izpaužas. Tātad viņai reāli ir ko pastāstīt. Viņa var nostāties uz 5 kan, lovers sabiedrības centrā, uzmanības centrā un teikt, jā, tādas aizdomīgas lietas notika, es viņas nesapratu, kas aiz tā visa slēpjas, bet tur un tur tās bija. Un šeit Beātai būtu jāatcerās, kad viņa ar to saskārās. Es pateikšu tikai 2 datus, ko es varēju nolasīt no kalendāra. Beātai pašai bija 20, 21 gads. 20 gadi pašai bija tātad. Tas bija 15, 16 gads, varēja būt, kad viņa saskārās. Un viņas mamma, kāpēc es runāju par viņas mammu, man nav viņas mammas datu, iespējams iesaistīta šī struktūrās no 43 gadu vecuma, 43, 44. Un tātad, ja mēs runājam par Gintu Budi, tad redziet, ko Gints Bude ver vaļā. Viņš 32. atver, 32. esmu devusi. Atver 9 men, tātad 32. atver 9 men. Tas man neko nesaka, bet šī vilnī šīs nedēļas nogalē Gints Bude var ar vēl vienu paziņojumu nākt klajā šīs nedēļas nogalē, jo šeit ir čarievi. Un 32. iet iekšā 11 kan Judgment. Tad redziet, diena, kad viss tas aktualizējās, jo šeit ir 11 kan, kur 32. atver, un šeit ir 11 kan diapazonā. Beātas ir Asmodeus ar zīmogu, arī zīmogs Judgment, miroņa celšanās no zārķiem. Un saistīts ar enerģiju to pašu 11 kan. Visam tam varētu nepiegriezt uzmanību, ja viss nesakrist. Tad redziet, šeit Asmodeus, šeit viņš ieliek Asmodeus ieiet Beātas diapazonā, tā ir diena 13 ben. Un ja mēs apskatāmies šeit ciklā, kad bija diena 13 ben, kad tas viss aizsākās? Tas 4. februāris, varat pārbaudīt, vai tas kaut kur uz 4. februāri tas viss jandāliņš nesākās. Tātad
Lūdzu, skatāmies tālāk. Viņš atver aimu Beātei. Aims viņai atrodas ar arkānu spēks un pie tam vēl melnajā caurumā. Tad kaut kāda melnā bedre, kur tiek kaut kas turēts slepenībā un slēpts ir, ko viņš grib atvērt. Ja aima sāk darboties, viņš ar bifronu atver aimu. Ja aima sāk darboties, viņš atver 23. vārtus. 23. vārtos ir 13 kimi. 13 kimi un maks, un es negribu šeit interpretēt, kas būtu 13 kimi. Pagaidīsim līdz 13 kimi dienai, un tad pati dzīve parādīs, kas tas ir. Pagaidīsim līdz 17. februārim, un tad mēs redzēsim, kas verās vaļā šīs skandāla sakarā saistībā ar to, par ko mēs runājam. Ģēniju ciklā īpašas mijiedarbības es šeit neredzu. Vienīgais ņemot vērā, kad ir tāda interesanta sakritība. Beāta atver Ginta Budas ciklā Amonu. Un Amons ir tas ģēnijs, kurš nostājas uz 12 čuveni. Tas ir ģēnijs, 12 čuveni ir enerģija, uz kuras ir jānostājas Beātei, lai pateiktu taisnību par to, kas bija kā melnais guru kaut kur viņas aprindās. Viņai zināmās aprindās, teiksim tā. Un šeit tieši tātad, redziet, kāda sakritība. Šeit Amons ir, šeit viņš nostājās. Un šeit ir tā enerģija, uz kuras jānostājas Beātai, lai sniegtu liecības par Epšteina darbību Latvijā. Bāls, bērnu rijējs, 9 bērni Latvijas Navālā. Te vēl daudz, kas var nākt gaismā. Viennozīmīgi jūs redzat, cik daudz ar kalendāru var ieraudzīt. Un ja mēs šeit tā skatāmies, kā saka, un ņemam, tad daudz, kas ir saistīts Beātei ar 10. atslēgu. 10. atslēga vara, un 10. atslēga viņai saistīta ar zīmogu empresi. Sievietei likteņa zīmogs empresi norāda uz māti. Un tur noteikti būtu jārok dziļāk šī 10. varas atslēga. Kur auga kājas, uz kura atspērās kājas šeit popularitātei sabiedrībā un visās šīs aktivitātēs. Jo mēs uzzinājām, kāda kad viens no Stambulas konvencijas kuratoriem ir Epšteins. Bet kas viņai tā liek aizstāvēt Stambulas konvenciju un manifestēt sevi doma laukumā, cīnoties pret vardarbību? Iespējams, ka tā ir viņas māte. Iespējams. Es vēlreiz saku, man nav Beātas mātes datu, es šeit nevaru adekvāti spriest. Bet Stambulas konvencija ar Epšteinu sasaistās jau pat cilvēkiem sasniedzamos medijos, par to informācija ir. Un tātad skatāmies, ja 3 vasargos nostājas uz 8 maņiku šī ciklā, 8 maņiki, tas ir konkrētas lomas, atver konkrētus cilvēkus, atver. Tad Beātei enerģija 8 maņiki. 8 maņiki ir saistīti ar 8. atslēgu, kā saka, ar vīrieša virsotni. Tad kaut kādā mērā par šo visu nezināt viņa nevarēja, un
pat ļoti iespējams, kad tas, ko viņa zināja par Epsteinu, ko viņa zināja, es uzsveru, viņa to uztvēra kā vau, kāda autoritāte, kāds ģēnijs, kāds super cilvēks šeit mūs apciemo, varētu teikt, ir mūsu sponsors vai patrons, cik tas ir unikāls super vīrietis, nu kaut kā tā, vismaz ņemot vērā, kā viņa nolasa savā ciklā 59. Tad skatieties, šis te super skolotājs, melnais guru, 59. 12 čuven. Turpat atrodas, par ko mēs runājam. Varētu būt arī Džefrijs, šis apjūsmotais melnais guru, par kuru viņai tagad ir jāpastāsta. Nu redzēsim, kā tas viss tālāk virzīsies. Pagaidām noslēdzu šo te stāstu.